Labdien! Jā, lūdzu, ir nodots kādreiz? Konkrētam slimniekam nodots ir. 2005. gadā ir nodots diezgan pasen aizpildīt donoru līgumu, ja? Vārds uz vārds, personas kods, telefons jūsu parakstīšana. Telefona numuriņš bezmaksas. Pēc 5 darba dienām piezvaniet par analīzēm, vai interesēsieties, ja? B pozitīvas. Tiecīgi glāzīs pašam garām. Tiecīgi garām. Meitenes, lūdzu. Cilvēkam šodien ir vārda diena. Viņš ir atnācis vārda dienā nodotās. Man viņam gan tev par to, Ja neesmu nodēļas nekādu laikam jau tādi baigi sarežģīti. Kāda problēma? Ja jums ir persona apliecinošs dokuments, lūdzu? Tiesības, jā. Jā, lai būtu. Jūs pirmo reizi nākat nodot asins, ja? Kāda ir tāds lēmums? Vienkārši par televīziju runāja, ka trūkstot. Un brīvs laiks ir. Tas ir labi, ka ir tāds busiņš, kurš piebrauc klāt. Vienkārši trāpījās acīs, domāju, ienāk šo nodošu. Ļoti labi. Donors ir nav. Donors? Donors ir? Cik ilgi vienam apmeklētājam ir jārēķinās pavadīt laiku šeit nododot asins? Nu, kopumā es domāju, tā varētu būt minūtes 20-30 varētu būt.
Vispār mēs varētu tā orientējoši, atkarībā no tā, cik labi donori panes asins nodošanu, 8 līdz 10 donorus stundā pieņemt. Donors iegūst gandarījumu, apziņu, ka viņš ir otram šodien palīdzējis, ja? Pēc tam mēs vienmēr donora asins tiek izmeklētas uz bīstamām infekcijām tagad, kuras mums ir visaktuālākās. Tā ir HIV infekcija, BC hepatīts, tas ir sifilis un dažādi antiģēni un antivielas. Lai cilvēks aiziet pie ģimenes ārsta, viņam šīm analīzēm jāmaksā nauda. Šeit mēs to izdarām par brīvu.